Ziemassvētki, klusie svētki. Šie nav domāti priekš kliekšanas, bļaušanas. Šīs ir atvedas. Atvedas no vecā un iekāpt jaunajā. Ir saulgrieži, pagriežās saulīte, pagriežamies mēs. Nu jau, es domāju, ka ne tikai es, bet liela daļa no jums, man prātā ir februāris, kad jāsai būs paprika. Šodien izgāju paskatīties siltumnīcā, jā, tur var ielikt lapas. Viena daļa tika izdarīta. Un ja mēs kaut ko gaidām un pieliekam tur pūles, lai tas arī piepildītos, tas arī piepildās. Sapņi un gaidas. Lūkšana un ticība. Šodien es ne tikai lūdzu, lai Dievs stāv klāt Ukrainai. Es lūdzu, lai Dievs stāv klāt Sīrijai. Arī tas ir ļoti svarīgi, lai tur būtu miers, lai tur nenogalinātu viens otru, vienas valsts piederīgie, jo tas perēklis, kas saistīts ar krrrr, ir jāiznīcina. Jūs sapratāt, ko es domāju. Jā, kaut kas līdzīgs kraukļiem. Pietiek. Šī cīņa par varu, lai gan tādā vienkāršā valodā, es teikšu mērīšanos ar krāniņiem, kas noritējusies vairāk 1000 gadu laikā, nu ir pienācis gals. Un gals tāds tiešām pa īstam. Varbūt uz svētkiem tā nevajadzētu teikt, bet krīze ir klāt, un atcerieties 90. Sabruka savienība, tagad sabruka sistēma. Identiski mēs esam trenēti, un manā zemē neviens nekad badu nemirs. Manā zemē dzīvo cilvēki, kas ir līdzjūtīgi. Manā zemē dzīvo cilvēki, kas var saziedot naudiņu slimiem cilvēkiem, un tā nav valsts funkcija. Dodot no sirds, mēs dodam arī sev. Jebkurš var nonākt tai krēslā, kad saslimst ar smagu slimību. Jebkurš. Un te neiet runa par 5 eiro. Te iet runa par sirds siltumu. Te iet runa par to, kad prot dot. Un tie, kas saka, ka tā ir valsts funkcija, neaizmirstiet, tā valsts esam mēs, un nevis tie tur 100. Mums arī ir jāuzņemās atbildība. Padomājiet par to, priekšā garas brīvdienas, cik tad mēs esam atbildīgi savu bērnu un mazbērnu priekšā. Un vai vispār esam. Lai jums labi izdodās, nepārēsties, priecāties, nu es to labprāt daru pie televizora vai ar grāmatu rokā. Kāpēc būtu kaut kur jāskrien? Ticiet man, jūs neko nenokavēsieties. Kas jums ir lemts, to jūs arī saņemsiet. Saņemiet no manis, lūdzu, mīlestības dāvanu. Man ir tā laime mīlēt cilvēkus, un šo laimi es novēlu arī jums. Atā.